Kā tev liekas, ja Kusam D'Amato, ja viņam, kā Maika Taisona trenerim, tad, kad viņš ieraudzīja šo te Maiku Taisonu, viņš viņu ieraudzīja, viņš bija nekas. Maika Taisona treneris ieraudzīja Maiku Taisonu un tāds, man vispirms pašam ir jākļūst par pasaules mēroga čempionu boksā, un tad tikai es varēšu teikt Maikam Taisonam, ka viņš būs pasaules mēroga čempions boksā. 3 no 4 cilvēkiem zina, kas ir Maiks Taisons. Viņam bija treneris, kurš pirms tam nebija pasaules čempions boksā. Viņš viņu trenēja, un pateicoties arī šim te trenerim, viņš kļuva par pasaules mēroga bokseri. Un viņa treneris bija cilvēks, kurš faktiski izveidoja Maiku Taisonu kā bokseri un personību. Un šo te cilvēku sauc Kus D'Amato. Viņš nomira tieši pirms Taisona lielās slavas. Saproti? Viņš viņu izveidoja, viņš viņu uzbūvēja un pēc tam viņš nomira. Saproti, ko es gribu pateikt? Cilvēks noticēja savai spējai palīdzēt otram cilvēkam. Ja tu gribētu izveidot otru ar tieši tādu pašu dzīves scenāriju, tev tāpat neizdotos.